There are many appearing, they don't looking sentient being. They're not helping living being. For me, funny. If they like me, the Buddha said they like me, but they don't helping them. But I'm not feel comfortable. I believe all living being, my son, my mom, similar. All living being, I feeling my mom, my son. But they're cheating living being. They paid me. That is what religion, what tradition, he said. Un tāpat arī Buda teica, ka cilvēki daudz sekotāju, kas mani pieūdza, dod dažādus piedāvājumus, dažādi izpauž savu cieņu, bet ja tie sekotāji nelūkojas, kā palīdzēt viens otram, tad tas man nepatīk. Tas nav skaidrs, kāpēc, ja reiz es viņiem patīku, tad kāpēc, ja reiz man filosofija viņiem patīk, kāpēc viņi nerūpējas un nedomā par pārējām apkārtējām būtnēm. Ja viņi izrāda cieņu pret mani, bet tajā pašā laikā krāpja un pielieto viltu pret pārējām viltošajām būtnēm, tad kas tā ir par reliģiju? Yes, Buddha said, if you are like me, you help other living being, then I'm very enjoy. Somebody doing very beneficial job, very compassion, very loving kindness, doing, really I love. But if just they cheat, all living beings cheat, harm, but they paid me, for me, not so satisfied. Un teica, ka ja šis sekotājs krāpja pārējos, māna, pielieto viltu, nodara ļaunu citiem, bet izturas ļoti reliģiozi attiecībā pret Budu, tad tas nav labi. Citām būtnēm ir jāpalīdz, un ja tu palīdz citām būtnēm, tad es būtu priecājos. Yes, for example, Muslim, very devotion. Very Allah. You know, some God, but not looking living being. They cheat, they harm. But Buddha not satisfied. Buddha say, if really doing help, my mom, my son, that all living being, God also enjoy. Really God, good quality God, really enjoy. If we help him, also really perfect Allah, he also enjoy, he or she, I don't know, Allah is man or Piemēram, musulmaņiem ir ļoti liela nodošanās savai reliģijai, viņi ir ļoti fanātiski savā praksē, bet viņi nereti var krāpt un pielietot viltu attiecībā pret pārējiem, jo viņi nerūpējas sevišķi par citiem cilvēkiem. Un tādā gadījumā Buda nebūtu priecīgs, un es domāju arī Allāhs, vai tas būtu viņš vai viņi nebūtu priecīgs. Un Buda, tas no iepriekšējā, ko es vēl neiztolkoju, Buda uz visiem raugās kā uz saviem bērniem vai kā uz savām mātēm. Un tad dabīgi tas ir arī iemesls, kāpēc nav jēga tikai izrādīt cieņu pret Budām, kad ir jāpalīdz visām būtnēm. Un tad būtu priecājis. Yes. Therefore, compassion is very important, altruistic mind, and bodhicitta, that is very important. Tāpēc līdzjūtība, altruisms un bodhicitta, tas ir ļoti svarīgi. Yeah, I think every religion, they like compassion. Es domāju, ka ikvienai reliģijai patīk
patīk un ir tuva līdzjūtība. Also they have faith and compassion. But faith, you know, Buddhist faith with wisdom. Wisdom with faith. Wisdom with compassion. Un tad citās reliģijās varbūt lielāks uzsvars ir uz ticību, protams, ir arī līdzjūtība, bet budismā šī ticība vairāk nāk no loģiskas argumentācijas, no izpratnes, un tad tā līdzjūtība kļūst spēcīgāka. Just faith and without wisdom, sometimes very, very belief, you know, blind belief or blind faith, or like becomes sometimes very helpful, but sometimes become very wrong, you know, without wisdom. Ticība bez gudrības ir akla ticība, un tāda akla ticība var novest greizi. Yes, also compassion, helping, also with wisdom need to analyze. Really beneficial or not harming, or check must. Otherwise, sometimes compassion also very much helping this group, very harming this group. You know, for example, fish kill, give dog. Similar, you know, without wisdom, compassion. But dog is very weak, but very ill. Then kill fish, but dog enjoy, but fish not enjoy. You know, this compassion, no economic compassion or without wisdom, you know, compassion. Buddhists say compassion also need with wisdom, paired with wisdom. Yeah. Un tad ne tikai ticībai ir jābūt kopā ar gudrību, bet arī līdzjūtībai ir jābūt kopā ar gudrību, jo ja mūsu līdzjūtība neiet kopā ar gudrību, tad mēs varam censties palīdzēt vienai grupai, bet tajā pašā laikā nodarīt ļaunumu citai būtņu grupai. Piemēram, mēs varam nogalināt dzīvis un izbarot tās suņiem. Nu, suņiem tas dos labumu, bet tajā pašā laikā zīvis cietīs. Un tad šajā piemērā gudrība nekalpēta līdzjūtību. Tāpēc ir svarīgi, lai mums būtu gudrība, lai zinātu, kā vislabāk palīdzēt. Yes, bodhicitta means, bodhicitta is Sanskrit language. I think bodhicitta means, you know, top quality or maximum good wish, maximum good motivation. Un ar vārdu bodhicitta, tas nāk no sanskrita, un man šķiet, ka tā jēga ir vislielākās kvalitātes vai vislabākā līdzjūtība. Like, I have no. Vai labākais nodoms? Yeah. Yes, bodhicitta is take responsibility. You know, bodhicitta means bodhicitta is Buddha mind. They say Buddha mind, or our working mind, or translate English. I think very difficult. That meaning, very deep meaning.
very profound meaning. Un tad šo vārdu bodhicitta ir grūtības pārtulkot no oriģinālās valodas. Šķiet, ka to vēl labi varētu tulkot arī kā Budas prātu vai Budas nodomu. Yes, yes, bodhicitta means like two intention, wanted all living being free from suffering, wanted all living being became enlightened or liberation, that they very much wanted or wish, they aim like bodhicitta, artistic mind or bodhicitta mind, that all living being became free from suffering. That is a main goal. That is one aim, one intention. Second, yeah, plus this terrible. Var teikt, ka bodhicitta ir tādi divi nodomi vai divas motivācijas, kas ir savienotas kopā. Pirmā ir, kad piemēram vēlme, lai visas būtnes neciestu viņas var tad, ja viņas ir sasniegušas apgaismību. Yes, second wish. I have really big wish, or I wanted that much all living being free from suffering or free from samsara, free from ignorance. I wanted all living being became liberation or liberation, but that is just dream. I can't do that. You know, very good wish, but really doing can't have only one or two till they can't control. Difficult, you know. If really doing no success, you know. But I really wanted all living being free from samsara or suffering. But that is possible, impossible, checking. Then analyze. Possible, all by reason interdependent or empty. By reason, emptiness. By reason, dependent arising. No God make, nobody make. That is condition, causes, it depends. Different condition, different causes, everything possible. Everything became free from samsara possible. Not God control, not making, all it depends condition, causes, you know. Everybody have uncontaminated mind, Buddha mind, Buddha nature. Possible, all living being possible, we can be from samsara. But I am not enough skilled. I am not enough wisdom. I am not enough courage or compassion. Not enough. I must do practice. I became one bhumi, more strong. 2 bhumi, more strong. 10 bhumi, almost Buddha. And 11 bhumi, then maximum I have
wisdom, I have skill, I can do emanation, I can do big helping. Therefore, I wanted become Buddha. I became top quality skill. My main wish, all living being became free from samsara. Therefore, it is impossible, but now I have no energy. Therefore, I need energy or courage or skill. Therefore, I wanted first I became high level. Then I do big activity, Therefore, two wish, Un tad attiecībā uz otru vēlmi vai motivāciju, tad mēs vēlamies, lai visi jūtošās būtnes ir brīvas no ciešanām, lai viņas būtu laimīgas, lai viņas būtu sasniegušas samgaismību, bet mēs varbūt šobrīd neticam, ka tas ir iespējams. Tad mēs pārbaudām caur loģisku argumentāciju, caur savstarpēju atkarīgu rašanos, vai ir iespējams atbrīvoties no ciešanām, vai pastāv Dievs vai nē. Un tad mēs secinām, ka visu var saskatīt savstarpēji atkarīgās saitēs, viss pastāv savstarpēji atkarīgi. Un tad mēs kļūstam pārliecināti, ka ir iespējams attīstīties tālāk, ir iespējams iegūt drosmi, lai kļūtu par gudru, ir iespējams iegūt līdzjūtību pārējās kvalitātes, lai spētu tiešām to mūsu pirmo vēlmi realizēt, lai spētu palīdzēt tām jūtošajām būtnēm izkļūt no samsāras, no ciešanām. Un tad loģiskas argumentācijas ceļā sevi pārliecinot, mēs kļūstam spēcīgāki, ejam šo attīstības ceļu, nokļūstam pirmie humīgiem pamatām, iegūstam jau vairāk spējas rīkoties nekā šobrīd, attīstamies tālāk, nokļūstam 10. pulī, spējam radīt emanācijas, esam jau gandrīz Buda. 11. bumī mēs jau spējam palīdzēt visām jūtošajām būtnēm. Un esam Budas. Šī pirmā daļa ir, ka mēs vēlamies, lai visas jūtošās būtnes būtu brīvas no ciešanām, būtu laimīgas, un tad, lai sasniegt apgaismību, un otrā daļa ir, kad mēs paši apņemamies kļūt par Budām. Oh yeah. Yeah. That is your understanding. That is bodhicitta. Bodhicitta have two wish, wanted, man wish wanted all living being free from samsara, and therefore I need very perfect skill. I wish I need big energy or big experience. Yeah. Tad tas arī ir tas, ko nozīmē bodhicitta. Mēs vēlamies, lai būtnes neciestu, lai viņas būtu ārā no samsāras. Un mēs saprotam, un ja mēs varam viņām to palīdzēt tikai tad, ja mēs esam attīstījuši savas spējas palīdzēt, ja mums ir izcels perfektas spējas. Yes, also Buddha's teaching Hinayana, Mahayana, Vajrayana, but Vajrayana also Mahayana include, but Mahayana have two different Vajrayana, Mahayana, Sutara Mahayana, Tantra Mahayana too, but all Mahayana. Tad vēl Budas mācījuma ir iedalīta vairākos ceļos. Hinayana, Mahayana un Vajrayana. Faktiski gan Vajrayana ir Mahayana sastāvdaļa, un Mahayana savukārt var sadalīt divās apakšgrupās. Ir Sutrajāna un
mantrijā, jeb tantrijā? Oh yes, that is different people capacity, different teaching. Un tas ir tāpēc, ka dažādiem cilvēkiem ir dažādi spēju līmeņi un attiecīgi viņiem piemērotāk varbūt viena vai otra mācība. Yes, Hinayana, not much courage. They wish all living being free from samsara, but only wishing bodhicitta, but wishing compassion, but not really, how to say, activity compassion, or jumping compassion, or activity compassion, or activity bodhicitta, difficult. They have not courage. That's the capacity. Hinayana wanted all living being good, but Mahayana really I do. How to make free. I must do. How for me no problem. I do that when helping, or what say activity, or I need some terminology or jump. If somebody fall in the river and Hinayana said, "Oh, I wish he come out. I wish he come out." But Mahayana said, "If I die, okay, I'll jump. He take away." That's like different, Hinayāna ir ceļš, kurā nav nepieciešama liela drosme. Hinayānā, protams, ir šī līdzjūtība un vēlēšanās, lai citi neciestu un būtu laimīgi, bet šī vēlēšanās nav tādā aktīvā formā. Savukārt Mahajānā tā drosme ir nepieciešama lielāka un tā aktivitāte, kas ir vērsta uz citiem, tā tiešām ir lielāka. Piemēram, ja mēs vēlamies, lai citi būtu laimīgi, lai neciestu, tad Mahajānas praktizētāji aktīvi arī iesaistās. Un, piemēram, ja Hinayānas praktizētājs ietu garām upei, kurā kāds cilvēks sauc palīgā, ka viņš līkst, tad tas Hinayānas praktizētājs tālēni izsakoties varbūt vēlētos, lai viņš nenoslīgtu, bet viņš neliks. Savukārt Mahajānas sekotājs riskēs ar savu dzīvību, un pat ja viņš nomirst, tad viņam svarīgi būtu izdabūt to cilvēku ārā. Yes, long ago, that time I'm quite young in Sera Monastery. We winter time come short downtown to monastery, short road, have between big river. But winter time river not much, not big, but we can, but still big. But we have 20 monks round about. But one old man, he fell, his tomato, banana all gone. I helping him. But there one little monk, young monk, 9 years, 10 years old, he fell or river, big, deep, very deep, like lake, similar. But every monk can't swim. The Tibetan monks no swim. I also not good swim. That time India people nothing there. India very well. But he died. This is young monk. I thought I'll die. Okay, I'll jump. My swimming, dog swimming. But I catch him, but he gone. Till I go, then I catch him, but he catch me. But both going. Oh. Then really I'm tired. Not, but in the end, okay, he not die. Yeah,
That is like really Mahayana practice. Not really, but I am no bodhicitta, but really that time really bodhicitta. Un tad labu laiku atpakaļ, kad es biju jauns mūks Seras klosterī Indijā, tad šeit bija Ziemassvētkā netālu no klostera ir upe, kas faktiski ir līdzīga ezeram, un tur kāds jauns 9-10 gadus vecs mūks kaut kādā veidā iekrita tajā upē un tad sāka slīgt. Un tad daudzi tibetiešu mūki nemaz neprot peldēt, vai arī to dara ļoti slikti atšķirībā no indiešiem, kas ir pieraduši pie upēm dzīvojot peldēt. Un tad es ceņēmos, tā kā man peldēšana nebūtu nav izcilā, aizpeldēju sunīšu stilā līdz tam līdam, kas slīka. Pirmajā piegājienā neizdevās viņu saķert, otrajā piegājienā tas tā kā izdevās, bet viņš saķēra man tā, ka mēs abi sākām slīgt, un tad kūlāmies, tas bija jau ārkārtīgi nogurs, bet galu beigās nec viņš, nec es nenomera, un tikām krastā sveikā, un tā tad būtu tāda īstā Mahajānas praksa. Man, protams, nav bodhicitta, bet Mahajānas praktizētājs tā rīkotos. Yes, if you know, Hinayana like good mama, but no arm. Then baby boy in the river, then she can't do, but similar. But Mahayana or Buddha have skill and arm and leg, but Hinayana, they wanted my baby die going, but very much wanted became from river, but she can't do, she had no arm. Vēl vien tālāk līdzīgi mēs varam salīdzināt Hinayānas praktizētājus ar ļoti labsirdīgu māti, kurai ir vislabākie nodomi pret savu bērnu, bet viņai diemžēl nav roku. Un tad, ja viņas bērns iekrīt upē, tad viņa vēlas, lai viņas bērns tiktu ārā, bet viņi nespēja viņam palīdzēt. Savukārt Mahajānas praktizētāji, Mahajānas gājēji ir tie, kuri aktīvi var palīdzēt un kuri cenšas palīdzēt. Yes, therefore we need skill. Tāpēc mums ir nepieciešama prasme. Buddha said, Panchaparamita Sutta, if you only your self-liberation, you don't thinking other being, only you want it, yourself became Param Samsara, or you became liberation, then you meditate selflessness view, but if you become Arhat, then you are Param Samsara. You don't need much skill. You become Arhat, you not wanted other being helping. If you are Mahayana, you have great compassion, you like bodhicitta, then you need many skill. Every language you can learn, every philosophy you must learn, every religion you must learn. Otherwise you can't help them. If you plant Muslim together chat, you must to know Muslim philosophy. You must Christian, you must